Gribās vairāk sauli, siltumu un tāpēc arī taps šodien ļoti foršs make-upiņš ar šo spilgto un superīgo slīku paletīti. Tā kā šī paleta parasti mazliet birst, un gan krāsas ir ļoti, ļoti skaisti šīs te neon krāsiņas. Es no sākuma uzklāšu acu krīmu un pēc tam turpināšu ar seju. Nu ko, sagatavošu acu zonu ar bāzīti. Kaut ko viņu šajā krīmā varbūt pat var nelikt, ņemot vērā to, ka mēs eksperimentēsim ar vienu ļoti foršu produktu. Daudz no jums noteikti zina balto NYX acu ēnu bāzi, un tas ir īsts zelts, kad veido krāšņākus grimus, bet es esmu atradusi ļoti, ļoti pieejamu brīnumiņu no Essence šo te stiku. Tas ir acu ēnu stiks. Un viņš lieliski paspilgtina krāsas un lieliski notur acu ēnu savā vietā. Ar ko jārēķinās viņu uzklājot to, ka viņš diezgan ātri žūst. Tāpēc viņu vajag pirms tam iztušēt, pirms viņš paspēja sažūt un kļūt nelietojams. Vislabāk viņu uzklāt ar sintētisku otu, jo tad būs vieglāk un vienkāršāk viņu apmazgāt. Lielumu uzklāsim un tad iztušēsim. Izdomājam, cik tālu gribēsim ēnas un tik tālu arī klājam šo produktu. Kā nākamo, kad ir uzklāta šī bāze, es klāšu NYX pigmentu dzelteno, kas ir, principā viņš pats par sevi diezgan nekāds, bet uz šī grima ļoti labi izskatās. Kā nākamo es uzklāšu dzelteno, kas ir pats neonīgākais no paletes pa virsu šim te NYX pigmentam. Redziet, cik viņš spilgts. Vienkārši superīgs. Diemžēl mazliet man birst. Pēc visi jādara plakanu otu. Kā nākamo uzklāšu šo neonoranžo tonīti acis ārējā stūrītī. Virs neonoranžā es uzklāšu sārtās H&M acu ēnas. Ļoti skaists pigments un ideāli iederās šajā grimā. Tagad paņemam neon zaļo un liekam virs dzeltenā. Kā redzat, biršana acu zonā ir diezgan liela, bet skaistums pēsopurs. Šo te fantastisko tonīti, gan zaļo, gan zilo, klāšu iekšējā kaktiņā. Viņš vienkārši superīgi izgaismos un piedos īpašu odziņu šim grimam. Tagad ar nopaļot otiņu es iztušēšu, ņemot dzelteno NYX pigmentiņu, ārējo malu šim te grimam, jo visam apakšā mēs likām dzelteno, tāpēc ar dzelteno visvieglāk būs viņu iztušēt. Tā, lai nebūtu asa mala. Tomēr man prasās mazliet kontrastiņu, tāpēc ņemšu šo te gaiši brūno krāsu un ārējā malā iztušēšu. Tas varbūt nebūs redzams uz aci, bet lieliski piedos dimensiju. Dažreiz nianses ļoti svarīgs, tīpaši acu grimā. Lūk, tagad izdarīšu to pašu ar otru aci. Ko es esmu pabeigusi otru aci, mazlietiņu apslaucīju apkārt to, kas ir nobirs, un, kā jūs redzējat, nobira daudz, bet domāju, tā vērts. Tagad es to pašu klāšu arī šeit apakšā. Kāpēc es tik augstu uzklāju? Tāpēc, kad man ir tāds acu tips, kad faktiski nav redzams šis te kustīgais plakstiņš. Tāpēc, lai visu to skaistumu, ko to bišķiņ vairāk redzētu, es uzklāju mazlietiņu augstāk. Ja jums ir labi redzams šis te kustīgais plakstiņš vai izteikts, tad jums tik augstu nav nepieciešamības klāt ēnus, jo tāpat visi jau redzēs to skaistumu. Apakšu es klāšu ar otiņu, diezgan uzmanīgi paņemšu produktu, jo mazāk otiņu, jo vienkāršāk uzklāt.
Ja ir sajūta, kad šis te produkts ir uzklāts pārāk tālu, un jūs negribat, lai jums ir varavīkšņains pandas acis, tad droši varat noņemt lieko nost un atstāt tādu biezumu līniju, kādu jūs vēlaties. Šajā gadījumā mazliet patīrīšu arī nost. Un tagad visu pēc tās pašas schēmas. No sākuma klājam dzelteno pigmentu, kas mums te šobrīd ir no NYX, bet jūs varat jebkādu citu dzelteno krāsu izvēlēties, jebkādas citas dzeltenās paletes. Tikai šeit vajadzēs daudz mazāk kotiņu. Tā būs vienkāršāk. Ja nav mazas otniņas, var paņemt vats kociņu un tādā veidā mēģināt uzklāt. Pēc tās pašas schēmas dzelteno pa virsu, tad oranžo ārējos kaktiņos, sarkano ārējos kaktiņos. Esmu ļoti neonīgi nobirusi, bet tas nekad. Tagad notīram visu lieko, atvēlam mazliet sabirts. Tāds neons. Šeit arī veicam korekcijas, cik tālu mēs principā gribam, jo atkal ir šis neonu pasākums izgājis ārpus kontrols. Tāpēc piekoriģējam platumu pēc savas gribēšanas saviem ieskatiem. Nākamais solis ir uzklāt neitrālāku ēnu, lai iztušētu šo te daļu starp uz acīm. Es paņēmu šādu dzeltenīgu un rozīgu ēnu. Tādā veidā padaram šo robežu vēl maigāku un kopskatu, un tā kā nobeigtāk pabeigtāku. Tagad ir kārta lainerim, lai acis būtu izteiksmīgāks. Protams, ja jums nepatīk laineri, jūs varat viņu nelikt, bet manā gadījumā man prasās lainerīt uzvilkt. Izmantošu Maybelline gēlu laineri, jo viņš ļoti viegli un ļoti precīzi veido līnijas. Nākamā ir skropas tuša. Šī te Max Factor skropas tuša ļoti labi atdala skropstas. Un ar šo make-up birstīti patiesībā pat labāk atdala skropstas nekā cits, ko es redzējuši. Skropstas uzkrāsots. Tagad man gribās vēl mazliet mirdzumiņu, tāpēc pielikšu H&M šo tēniņu un izgaismošu. Man patīk šī ēna, tāpēc, ka viņā ir diezgan pamanāmi mirdzumi. Šajā gadījumā tas iztīsies ļoti skaisti. Kā uz matētām ēnām ir minimāli. Let's go. Sudrabains sniedziņš. Tagad ķeršos klāt pie sejas. Kā bāzīti izmantošu NYX šo te bāzi. Ir diezgan klasiska silikona bāze patiesībā. Man ir visas bāzes diezgan silikonīgas. Bet ņemot vērā to, ka šo te make-up mēs taisam priekš balītes, priekš tusiņa, kas visdrīzāk būs pa tumsu vai vismaz pietiekami maz izgaismotās telpās. Un tur būs pietiekami karsts. Tad, grīma bāze ir tiešām vajadzīga. Kā tonālo krēmu es izmantošu šo izgaismojošo Max Factor tonālo krēmu. Numuriņš to pateiksim 47. Viņš ir izgaismojošs, bet diezgan biezs savā struktūrā, tāpēc uzklāšu to ar Beauty Blender, kas starp citu ir mans atklājums. Kā jau es iepriekš teicu, es tiešām nepārāk ticēju, ka viņš darbojās, bet viņš ļoti labi darbojās. Pats Beauty Blenders uzklāja tonālo krēmu arī tādu, kas pats par sevi diezgan slikti klājās. Ļoti interesants produkts. Zemats rajonā jau ierastais Maybelline superīgais korektors. Bet to izblenderēšu es ar mazo Beauty Blender, kas domāts tieši šim rajonam. Ļoti interesants produktiņš.
Un ar viņu tiešām ļoti, ļoti ērti piekļūt Zemats rajonam. Šis te mazais brīnumiņš ir ļoti forši pielabo tieši rajonu pie deguna, šeit pie nāsīm, kur parasti tonālo krēmi visgrūtāk ir uzklāt. Un ar kā nākamais solis man ir Niks fiksējošais pūderis. HD pūderīts ļoti foršiņš ar to, ka ir ļoti smalka maluma un visu notur savās vietās. Seju konturēšu ar Catrice konturēšanas trio, lai jūs klātienē varētu redzēt, kā darbojās visi šie toņi. Sākšu ar tumšāko, jeb konturēšanas toņu. Mazliet arī piekonturēšu degunu. Nu ko, deguns ar man kļūs mazāk. Kā nākamā ņemšu izgaismotāju no šīs pašas Catrice paletītes un uzklāšu šeit uz vajagiem zem konturēšanas toņu, lai izceltu vaigu iekritumus. Kā redzat, pati paleta izskatās samērā dabiski, vismaz manā gaismā, kad es viņu skatos, ko es uzklājusi. Gaismiņas atstāšu tikai šajā rajonā no šīs paletes. Ārējo es izgaismošu ar šo te fantastisko Niks paletīti, kas ir izgaismotāja paleta, kur ir faktiski visas iespējamās krāsiņas. Sākšu ar zeltainu. Ja tomēr grims ir vasarīgs silts. Kāds zelta mirdzums. Tāds sajūt, ka es esmu vasarā, saulē. Turpināšu ar mazliet gaišāku tonīti šo te. Viņam nav nosaukuma, tāpēc, manuprāt, tas ir šampaniešu tons. Pigments diezgan izteiksmīgs. Un bišķiņ procentos mēģina iztušēt. Mazliet tumšāk pievienošu, kas ir uz rozā pusi. Ak, mans Dievs, tas pigments ir vienkārši ola. Un ko būšu arī rudāks minimāli. Lūk, mirdz un zaigoja. Turpināšu ar Catrice vaigu sārtumu no šīs pašas vai paletītes, no trio paletītes. Kaut kur starp izgaismotājiem ir arī vaigu sārtums. Principā pigments ļoti labs. Minimāli to papildināšu ar modeli launcher vaigu sārtumu, kas ir vairāk koraļu tonī. Faktiski viss ir gatavs, tikai uzacis. Uzacīm izmantošu divus man ļoti iepatikušos produktus. Tas ir zīmolīts no Maybelline un jaunums no L'Oreal. Arī uzacu zīmols. Priekš gatavu koptā palikuši vēl tikai lūpas, tāpēc izmantošu šo te lūpu krāsu no Lime Crime un no zīmolīti, lai izveidotu košas lūpas. Es savienoju kopā zīmolīti un lūpu krāsu, lai izveidotu šādas te salrietu lūpas. Protams, var izmantot arī oranžu lūpu krāsu, bet, ja nav pie rokas tāds, tad var lieliski iztikt arī ar zīmolīti. Ļoti svarīgi pie spilgtas lūpu krāsas ir pievērst uzmanību detaļām un sīkām līnijām. Šajā gadījumā par labu palīgu var būt šāds te brīnumiņš. Tad ir nepieciešams spogulītis uz palikņa, viņu pieliekot pie lūpu līnijas, iegūsti taisnu līniju un var iezīmēt ar zīmolīti. Un tā to var apiet apkārt visām savām lūpām, un tā iegūst perfektu taisnu lineru otiņu zīmējumu.
Nu, lūk, šeit viss faktiski gatavs. Vēl tikai nostiprināšu visu ar spreju. Tā starp citu izgaismotāji kļūs vēl spilgtāki, bet visa kosmētika turēsies ļoti labi. Viņš arī ir no MOA, jeb Make-up Academy no Lielbritānijas firmas, diezgan laba. Šāds ir mans koptēls ballītei, vasaras ballītei, par godu vasarai. Un es ceru, ka jums patika. Es ceru, ka jūsu ballīte izdosies. Un, ja jums patika šis mans make-upiņš, laikojiet, pierakstaties un tiksimies kādā no nākamajiem video. Čau!